Ar lielām ambīcijām Maija Bernise meitai, Francijas sportiste, ko mēs redzējām gan pērn Eiropas, gan pasaules čempionātā. Itin spēcīga sportiste, šajā gadījumā vairāk runāt varbūt tiešā nozīmē. Ir šī artistiskā pusē, protams, fani ir viņai. Pavērosim, kā veiksies francūzietei. Atzīstami. Bet tajā pašā laikā stila ziņā liels kontrasts ar iepriekš redzēto Viktoriju Helgesonu. Helgesonai, teiksim tā, ir piesātinātāka un izsmalcinātāka kāja darbība. Ir viņai tas elegantais, plastiskais slīdējums, par kuru var likt ne tikai sešniekus, arī septītniekus. Šeit viss bija izpildīts precīzi, akurāti. Varbūt no slidošanas prasmēm labākā komponenta bija ātrums, jo tiešām ļoti spēcīgs atspēriens ir sportistei. Arī šeit lēcienos redzējām tādu spēka variantu. Būtībā izvilka. Šeit lieliski redzam, ka nebija piegriezts. 2,5 apgrieziena akselī tā gaitā, īpaši pat nepiepūloties, un tālāk atsevišķajā 3 apgrieziena lēcienā jau tādu diezgan lielu spēku, piespiedīšu tevi izpildīt kā vajag un viss. Soļu virknējumā viņa parādīja nepārāk labas prasmes rotēt uz pretējo virzienu, tātad principā visi lielākoties vispagriezieni tika veikti arī tvizli un cilps rotējot pret pulksteņa rādītāju, kā arī pat labam mēs redzam, bet ir nepieciešams arī parādīt pretējas rotācijas pagrieziens. Ideālā variantā tās proporcijas ir, pieņemsim, 1/3 soļu virknēm tiek veikta rotācijā uz vienu pusi un 1/3 uz otru pusi. Protams, nevis viens pēc otru, bet tā kopumā miksējot. Bet viennozīmīgi pietiekami spēcīgi sportisti un tāds ar savu eksotisku stilu apveltīt skatītājiem ļoti patika. Līdzīgi, man liekas, otrai komandas pārstāvē, tā kā tiešām te interesanti. Ja viņas viena aiz otru startētu, būtu varbūt pat interesantāk. 17 gadi Maijai Bernisei meitai, jau teicu,
kā iepriekš, pirms gada startējot Eiropas čempionātā, pietiekoši labs pieteikums, 9. vieta. Pasaules čempionātā Maskavā 14. vieta, kas debitantē visnotaļ labs sniegums. Nu, atcerēsimies, ka viņi par savu mērķi izvirzīja sasniegt to pašu, ko Surjā Banalī. Bet, nu, jāsaka, ka pagaidām vēl būs pagrūti vairāk kārtējo Eiropas čempionu sasniegt. Nu, bet, protams, viss ir iespējams pietiekoši jauns sportisti. Ir kādi elki un protams, ir uz ko tiekties. Jā, jo, ja ir, teiksim tā, nu kā sanāks, tad jau lāgā pat nav uz ko tiekties. Bet, nu, diemžēl to sportistu motivācija ir tā kā ir, jo mēs nevienreiz esam redzējuši pietiekami perspektīvas un nebūtu nevecs sportistu gadu gaitā, ja mēs skatāmies, ir izdomājuši pamest sportu, nu vienai jau izdodās sasniegt pietiekami labus rezultātus, cits savukārt tādā puskarjeras posmā pabeidz. Tomēr tur ir gan pacietība, gan mērķtiecība, gan arī motivācija pie tam ilgstošā laika posmā, nevis tikai dažos gados. Tas smags eksāmens, cik tad ieraudzīs ilgtā gaidīšanas svētku? 49, 86 mazāk. Nu jā, komponents, tas bija tas, par ko es tieši arī runāju. Un, ja Helgesonē bija komponentēs 26 vairāk, tad šeit